Sveicināti programmā Blacklist. Pagājušajā reizē mēs palikām pie tā, ka ievadījām ziņas, tātad ievadījām pašu parādnieku programmā. Tātad, lai varētu programma sākt strādāt ar parādnieku un ģenerēt dažādus dokumentus, ir nepieciešams ievadīt ziņas par pašu parādu. To mēs varam izdarīt, atverot konkrētu parādnieku profilu. Tad šobrīd mums ir parādnieku sarakstā ir viens parādnieks. Spiedīsim virsū un atverās mums tātad parādnieka profils. Ko mēs šeit redzam? Tātad apakšā šeit ir galvenie parādnieka dati, pamatdati, tātad jau visus, ko mēs ievadījām parādnieka profilā. Te ir funkcija rediģēt, ja mums ir kaut kas mainījies vai vēlamies kaut ko pamainīt, mēs varam spiest pogu rediģēt un rediģēt šos te parādnieka pamatdatus. Šoreiz mēs tātad izdarīsim to, ka iereģistrēsim pie konkrētā parādnieka datus par parādu. Tātad mums ir jāatver sadaļa parāds. Un tātad šeit, kas mums top redzams. Tātad mēs redzam kopējo parādu. Taču programma šobrīd nerāda nekādus papildus datus, tātad ne par līgumsodu, ne termiņu, neko citu, jo mēs tos vienkārši neesam vēl ievadījuši. Tātad, lai ievadītu ziņas par konkrētu parādu, mums ir tātad jāizvēlās, vai konkrētais parāds radiesies saistībā ar kaut kādu līgumu vai bez līgumu, piemēram, vienkārši izrakstot pavadzīmes. Spiedīsim šoreiz, pieņemsim, ka mums ir līgums, pievienot līgumu, tad atverās forma, kurā jāievada dati par šo līgumu. Šeit atkārtoti var izvēlēties arī to, ka līguma nav, tātad, ka, ja, piemēram, ir tikai pavadzīmes, nav parakstīts nekāds sadarbības līgums, pieņemsim, ka mums šis līgums ir, atzīmēsim tātad ar līgumu, ja ievadīsim līguma numuru, ja tāds ir, pieņemsim, ka viņš ir, ievadīsim līguma numuru, tātad līguma noslēgšanas datumu, piemēram, pieņemsim, ka līgums mums slēgts 1. aprīlī, apmaksas termiņš, tātad līgumā paredzētais preču vai pakalpojumu apmaksas termiņš dienu skaits no tātad pakalpojumu preču saņemšanas pieņemsim, tās ir 10 dienas. Soda procenti, tātad principā šeit ir piedāvāti divi varianti, vai nu līgumsods mums ir līgumā paredzēts, vai arī nokavējuma procenti. Izvēlamies to, kas mums ir paredzēts līgumā, piemēram, izvēlēsimies līgumsodu un norādīsim soda procentus, kādi mums ir līgumā, piemēram, 1% dienā. Programma automātiski sarēķina, cik tas būs gadā. Tātad sadaļā procenti gadā programma raksta, ka 365% gadā. Maksimālais soda procents. Šeit domāta maksimālā soda procentu summa. Mums jānorāda procentuāli, cik tas ir no pamatparāda. Piemēram, norādīsim, ka tie būs 100%. Jums, protams, jānorāda to, kas jums ir paredzēts līgumā. Lūk, tad, protams, šeit mēs arī varam pievienot jebkādas piezīmes par konkrēto parādu. Konkrēto līgumu, atvainojiet. Tātad spiežam pogu pievienot līgumu. Tātad šeit mēs redzam sadaļā, ka mums ir parādījies tātad līgums. Noteikumi, kādi šajā līgumā ir paredzēti. Mēs redzam tātad apmaksas termiņš, soda procentu dienā, maksimālo soda procentu summu, kāds ir soda veids.
Iespējams, ka jums ar konkrēto debitoru jau ir ilgadēja sadarbība, un šajā tātad sadaļā līgumu jums var būt arī ne tikai viens līgums, bet vairāki līgumi. Šobrīd mums tad ir ievadīts viens. Un turpināsim tātad ievadīt informāciju par parādu saistībā ar šo līgumu. Spiedīsim tātad podziņu rediģēt. Tātad nospiežot šo te rediģēšanas pogu, jūs varat pamainīt datus par līgumu, jebkurā brīdī, ja ir kaut kas mainījies. Lai ievadītu parādu, mēs tad atgriežamies sadaļā parāds. Un šeit mēs redzam tādu sadaļu kā rēķini. Tad pie katra līguma, pie katra parāda noteikti ir rēķini. Spiedīsim pievienot rēķini. Tātad šajā formulārā mums jāievada rēķina numurs, noteikti, ka tāds ir. Rēķina izrakstīšanas datums, piemēram, tas mums būs 1. aprīlis. Tātad automātiski programma ģenerē apmaksas termiņu saskaņā ar to, ko mēs esam ievadījuši informācijā pie līguma. Jāievada ir rēķina summa, piemēram, 1000 eiro. Jānorāda rēķina stāvoklis. Ko nozīmē rēķina stāvoklis? Tad mēs redzam atvērts vai aizvērts. Tad norādot rēķina stāvokli atvērts, ziņas par šo rēķinu programma ņems vērā, ģenerējot dokumentus parādniekam par viņu aktuālo parādu un līgumsodiem. Ja mēs norādīsim tad stāvoklis aizvērts, tad programma šo te rēķinu neredz un neņem viņu arī vērā, izveidojot dokumentus parādniekam. Šoreiz atstāsim stāvokli atvērts, lai programma mums viņu redz. Nu, pie piezīmēm, protams, varam norādīt atkal kaut kādas īpašas ziņas, kas ir saistīts ar konkrēto, piemēram, rēķinu šajā gadījumā. Spiedīsim pogu pievienot rēķinu. Tad mums ir pievienojies rēķins, kuru mēs redzam tad šajā tabuliņā. Tad augšā mums bija līgums, šeit mums ir rēķins. Tātad šeit mēs ko redzam? Redzam tātad rēķina izrakstīšanas datumu, apmaksas termiņu, aktuālo parādu, nokavējumu dienu skaitu redzam. Tālāk redzam aprēķināto līgumsodu. Tad šeit mēs redzam reālo līgumsodu. Tad tas ir 1060 eiro. Bet kopā apakšā norādīts ir 1000 eiro. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs esam norādījuši, ka maksimālā līgumsoda summa var būt 100% no pamatparāda. Tālāk mēs šeit jebkurā brīdī varam pievienot arī ziņas par to, ka ir kādas apmaksas veiktas par šo rēķinu. Tad spiežam zem ailītē, tad tabiņā maksājumu spiežam pievienot maksājumu. Nu, un varam atzīmēt, piemēram, 1. maijā mums ir veikta samaksa 100 eiro apmērā. Šeit mēs varam norādīt ailītē tips, tad, kur mēs ieskaitam šo te apmaksu, vai nu pamatparāda apmaksā, vai līgumsodā. Pieņemsim, ka mēs ieskaitam parāda apmaksā, to mēs norādām, atzīmējam un spiežam pievienot maksājumu. Nekavējoties mēs redzam tātad tabuliņā pie rēķina, ka ir veikts šis maksājums, reģistrēts. Tātad pamatparāda summā mēs redzam, ka pamatparāds ir samazinājies līdz 900 eiro. Tāpat mēs šeit zemāk varam pievienot tātad parādnieka pārstāvis pie konkrētā parāda, piemēram, personu, kas ir parakstījusi pavadzīmi vai rēķinu, saņemot preci. Tātad spiedīsim pievienot pārstāvi. Varam norādīt. Rakstam pievienot, spiežam pievienot pārstāvi. Zemāk mēs redzam arī, ja ir mums galvinieki, konkrētiem parādām mēs varam pievienot galvinieku. Tātad tas varētu būt arī tas pats
pārstāvis vai arī cita persona, kā nu tas ir reālajā situācijā, konkrētajā gadījumā. Atsevišķi to jūs zināsiet paši. Pievienojam galvenieku. Tātad sadaļa dokumenti. Šeit jūs varat augšuplādēt pievienot kādu dokumentu, ko jūs vēlaties, lai tas atrastos sadaļā pie konkrētā parāda, piemēram, pavadzīme, rēķins, līgums vai kāds cits dokuments. Tātad šeit jūs ierakstat dokumenta nosaukumu vai izvēlaties no jūsu dokumentu saraksta failu jau gatavu. Spiežat pievienot dokumentu. Programma mums saka, ka nav izvēlēts fails, tā tas arī ir. Šoreiz neko nepievienosim. Šie dokumenti vienmēr atradīsies šajā sadaļā pie konkrētā parāda. Jūs nekad viņus nepazaudēsiet, viņi vienmēr būs vienā vietā. Jūs viņus varēsiet jebkurā gadījumā ērti aplūkot no jebkuras darba vietas. Labi, tātad esam aizpildījuši visu informāciju par konkrēto parādu. Gribu jūs iepriecināt, kad faktiski mēs esam izdarījuši šeit aizpildījuši visu, kas ir nepieciešams, un nekas papildus vairs, nekādas formas papildus par parādu nebūs jāaizpilda. Turpmāk programma pati automātiski pēc jūsu uzstādītajiem parametriem tad ģenerēs dokumentus, jebkādus, ko jūs izvēlēsieties, reģistrēs parādniekus, veiks izsoles un citas darbības, par kurām es jums pastāstīšu citās reizēs. Šoreiz tas ir viss. Uz tikšanos nākamreiz.